Apskatīsim, kā var izveidot vaicājumu ar vairākiem kritērijiem. Tātad mēs ņemsim kreita un klikšķināsim query design. Izvēlēsimies tabulas klienti un maršrutu. Aiztaisīsim šo te ciet. No tabulas maršruti paņemsim valstis. No tabulas klienti paņemsim uzvārdu un tālruni. Tālruni un uzvārdu. Un kā kritērijus mēs ierakstīsim apakšā valstis Francija un Itālija. Francija. Vēlams ar pareiziem burtiem. Francija. Or Itālija. Ja mēs vēl kādu gribētu iesaistīt šajā lietā, tad rakstītu, vēl trešajā rindiņā var rakstīt, bet ja mums vaicājums prasās pēc saikļa un, tad jārakstē šeit and. Ja? Bet par cik mums vaicājums ir o, un šeit arī Itālija rakstīt, tad mums strādātu prasība and. Piemēram, lielāks par un mazāks par. Tā, tad uz vaicājumu esam izveidojuši. Varam apskatīties viņu. Saglabāt. Vaicājums ir Francija vai Itālija. Tā, parādās viņam pie abām tabulām. Un tad varam paskatīties, kā viņi izskatās